Tātad es jums šodien pastāstīšu, kāpēc ir nepieciešams čips uz tonera kārtridža un ko viņš īsti dara. Tātad šeit labs piemērs HP krāsainais lāzerprinteris. Un tā kā visiem lāzerprinteriem ir 4 tonera kārtridži, un uz katra tonera kārtridža ir čipiņš. Te viņš redzams, pavisam maziņš. Uz citiem kārtridžiem lielāki, citiem viņi ir malās, dažādi printeri brendi, dažādi modeļi, dažādi čipi. Bet ko viņi īsti dara? Kāpēc viņi ir nepieciešami? Tātad kārtridža čipa galvenais uzdevums ir dot printerim informāciju par kārtridžu stāvokli. Un dažādiem printeriem varbūt šī informācija var atšķirties, bet pamatā tas ir seriāla numurs, kārtridža ietilpība, cik kopijām paredzēts kārtridža krāsa, varbūt arī ražotājs un dažāda līdzīga informācija. Tātad, ja esat pamanījuši, tad lielāko daļu printeriem printers ir spējīgs vai nu uz ekrāna, vai ir datorā ar programmas palīdzību rādīt, cik ir atlicis toneris kārtridžā. Un to parasti attēlo ar tādiem maziem stabiņiem. Un šajā printerī HP ļoti ērti uz ekrāna var nospiest supplies, un te rādīsies tādi stabiņi. Katrai krāsai savu stabiņš. Un viņš rāda procentuāli, cik ir atlicis katrā kārtridžā toneris. Kā viņš zina, ko rādīt? Tātad tieši tas čips ir tas, kas sūta šo informāciju. Tie stabiņi tieši nāk no čipa. Un šajā printerī ļoti ērti var nospiest reportu, lai izprintētu dziļāku atskaiti. Izprintēs atskaiti. Tas izsas šādi. Un kā jau HP printeros, ļoti ērti viņš rāda ne tikai procentuāli, cik procenti atlicis toneris kārtridžā, bet viņš arī rāda, cik ir izprintētas lapas ar šo kārtridžu un cik aptuveni lapas vēl palikušas. Tā ir ļoti noderīga informācija. Bet pats svarīgākais, kas ir jāzina, ir tas, ka šie procenti nav atkarīgi no reālā pulvera daudzuma kārtridžā. Piemēram, ja es tagad atvēršu printeri un izbēršu šo pulveri ārā, un pulveris būs pilnīgi pa nulēm, pulveris būs pilnīgi izbērts, tad šeit informācija nemainīsies, jo šī informācija nenāk no tā, cik reāli ir pulveris kārtridžā. Šī informācija nāk no čipa, kurš ir skaitītājs. Tā, kad ielikt jaunu čipu, viņam skaitītājs rāda 100%, tāpēc viņš attēlo šeit 100% pilnu. Un attiecīgi tehniķis iebar tik daudz pulveri, lai viņš pietiktu tieši šim daudzumam, cik šajā čipā ir ieprogrammēts, cik ir paredzēts. Un tā kā printera ražotāji nevēlas, lai mēs pildītu šos kārtridžus, printera ražotāji nevēlas, lai mēs liktu iekšā citas firmas ražotus kārtridžus, tad tāpēc arī ražotāji taisa tos čipus sarežģītākus ar katru printera modeli, lai viņus nevarētu neviens nokopēt. Bet, pateicoties gudrajiem ķīniešiem, viņi tos čipus uzlauž, un mēs varam tos kārtridžus vienalga pildīt, nomainot čipu. Bet dažiem printera modeļiem, kuriem ir vecāka programmatūra, printeros iekšā programmatūra, ir bez aizlieguma pildīt. Un līdz ar to mēs varam uzpildīt šo kārtridžu, nemaz čipu nenomainot. Bet kas notiks, ja mēs nenomainīsim čipu? Ja mēs nenomainīsim čipu, tad čips rādīs 0%, jo čipam skaitītājs būs iztecējis. Viņš rādīs 0%, rādīs lietots, un procents vairs nerādīs. Bet tā kā printerim nebūs aizsardzība pret uzpildīšanu, līdz ar to viņš turpinās printēt, turpinās strādāt. Tikai nebūs ērtības, ka rādīs procentus. Kad rāda procentus, tā ir ērtāk. Bet tā kā tie čipi ir ar katru printeri sarežģītāki un sarežģītāki, viņus ir grūtāk un grūtāk ražot, līdz ar to viņi ir dārgāki. Tāpēc, mainot čipu, uzpilde ir dārgāka, jo čips ir tas, kas maksā naudiņu. Un tiem cilvēkiem, kuriem ir printeris, kuram nav bloks uz uzpildīšanu, viņiem ir iespēja uzpildīt kārtridžu bez čipa, bez šīs informācijas, cik ir atlicis toneris, un viņi iegūst uzpildi jūtami lētāk. Bet, ja gribās ērtību, ka šos procentus tomēr rāda, tad pie uzpildes brīža tiek ievietots jauns čips, un jums atkal rāda 100%, un skaitītājs atkal skaita pa jaunam izprintētās lapas. Ir printera modeļi, kuriem ir obligāti jāmaina čips,
jo viņiem ir aizsardzība pret pildīšanu. Bet tā kā printeru ražotāji ļoti nevēlas, ka mēs pildam viņus, viņi izlaiž šiem printeriem jauninājumus, programmas, updateus. Un pēc idejas viņiem ir obligāti jāprasa jūsu atļauju šo updateu ieinstalēt jūsu printerī. Tāpēc, ja jūs kādreiz redzat uz ekrāna parādās uzraksts, ir jauninājums, there is new update, un vai jūs vēlaties piekrītat vai nē, jūs nekādā gadījumā neupdateojat, nepiekrītat. Jo printerī vienīgā lieta, kas tiek darīta ar šo jauninājumu, ir aizliegums jums pildīt šos kārtridžus. Un ir klienti, kas izdara kļūdu, updateto printeri, domādami, ka būs labāk, updates svarīgi. Mēs esam pieraduši updateot savus telefonus un datorus, tāpēc, ka telefonos un datoros updateos daļa no updatiem ir drošības update, lai mēs nebūtu vīrusus un lai mūsu datoros un telefonos neviens neilaužas. Tad daži cilvēki izdomā, ka vajag ar updateot printeri, bet printerim šis updates dara tikai vienu. Aizliedz pildīt mums kārtridžus un aizliedz ielikt citas firmas ražotus kārtridžus. Un tad sākās problēmas. Protams, kad agri vai vēl ķīnieši uzlauž tos čipus atkal čipi ir pieejami, un mēs atkal viņus pildam un liekam printeri un visi kārtībā. Varam pastāstīt vienu labu piemēru. Klients nopirka ļoti labu Canon lāzera printeri ar tādu programmu, kuram vispār nav vajadzīgs čips. Programma vienkārši ignorē, ir čips, nav čips, kā tik ir kārtridži iekšā un var printēt. Tā kā vecos labos laikos ielika kārtridži un printēja, kamēr savs nebija vajadzīgs nekāds čips. Bet bija iespēja uzlikt čipu, ja gadījumā gribās ērtības, lai rāda tos procentus, ja gribās sakot līdzi, cik ir iztērēts. Un kādu dienu klients izlēma updateot printerim BIOSu, updateot printerim programmu, iespējams domādams, ka būs drošāka printēšana, tā kā datoros ir drošības update, un viņš updatetoja šo printeri, un pēc updata viņam vairs printeris neņem kārtridžus bez čipa. Jaunajā programmā ir ieprogrammēts tā, lai jūs liktu iekšā tikai jaunus oriģinālos Canon kārtridžus un punkts. Bet tā kā ķīnieši sāk tirgot atkal jaunos čipus, ar jauniem čipiem šie printeri strādā ar jauno programmu, bet tā kā kārtridži tagad ir nepieciešams ar čipu, klientam snāks jūtami dārgāka tā uzpilde, jūtami dārgāks tas kārtridžs, tāpēc nekādā gadījumā neupdateojot savus printerus, printerim nav nekāda drošības update. Printer update ir tikai, lai cīnītos pret uzpildi un pret savietojumiem lētiem kārtridžiem. Printeri ražotāji grib, lai jūs pērkat katru reizi jaunus oriģinālus kārtridžus un punkts, un nekas cits tur nav. Tātad mazs iestarpinājums. Šī visa padarīšana attiecās uz tintas printeriem. Ir tintas printeri, kas printē ar līdzīgiem tintas kārtridžiem, šis ir tikai piemērs. Ir viņi lielāki, resnāki, dažādi. Un uz tiem tintas kārtridžiem arī ir čipiņš, kurš redzams šeit. Tātad, updateojot tintas printerus, arī šis čipiņš var sākt nestrādāt. Un ir nepieciešama jaunāka čipa versija. Tātad neupdateojot arī savus tintas printerus, un ja gadījumā netīšām updateojāt, vienkārši jāmeklē jaunāka versija kārtridžiem. ABC Service LV visu laiku cenšas iepirkt pašus pēdējos kārtridžus, un šī problēma ir diezgan maz. Bet kāds, kurš tikko iznākuši jaunu updateto, ievada savā printerī, tad var gadīties, ka kādu brīdi nav pieejami jaunie čipi, un ir kādu brīdi jānopērk oriģināli kārtridži. Tā, tagad pastāstīšu par vienu izņēmumu. Ir tāds printeru ražotais Brother, un viņam nekad iepriekš čipi nebija, viņam čipa vietā bija tāds zobratiņš. Zobratiņš tikai noresetoja skaitītāju, kas ir iebūvēts pašā printerī. Citiem vārdiem čips iekšā printerī, un uz kārtridža ir noresetošanas zobratiņš, kurš nodzēš skaitītāju, kurš iekšā printerī. Un tad jūs redzat vai nu printera ekrānā vai datorā, cik ir procenti atlikuši, un informācija nāk nevis no čipa, bet no printera smadzenēm, no printera programmas. Un iznāca Brother printerim jauni kārtridži, saucās TN2420, un viņam sāka likt tos čipus virsū. Daudz cilvēku domāja, ka tagad būs tā pati sistēma arī Brother printerim. Bet nē, Brother printeriem vēl joprojām ir zobratiņš, kurš nonulē, noreseto programmu, kas ir iekšā printerī, bet čips uz kārtridža dod informāciju tikai par to
kas viņš ir, kāds viņam seriāla numurs, kāda viņam ietilpība un viss. Var sakot, tas čips uzdegts tikai tīri, lai printeris saņemtu informāciju par kārtridža ievietošanu. Acīm redzami tas bija centiens, lai viņus atkal nepilda. Brazers domāja, ka nevarēs neviens uzražot šādus čipus, un visi būs spiesti pirkt jaunus oriģinālus kārtridžus ar šo čipu, bet tā kā ķīnieši sāka viņus tirgot, sāka ražot kārtridžus ar šo čipu, tad turpinās tāpat uzpilde, un tas čips nav jāmaina. Un tas čips, kas ir TN2420 kārtridžā, viņš nav jāmaina, tāpēc, ka viņš nesatur sevī pilnīgi nekādu informāciju par procentiem, cik ir toneris. Tagad atpakaļ pie tās tēmas, ka pārdodās kārtridži bez čipiem. Dažās vietās var nopirkt kārtridžus bez čipiem. Līdz ar to tiem kārtridžiem daudz labāka cena, jo čips ir daļa no cenas. Un pieņemsim, ka jūs nopirkāt ABC Service LV šādu kārtridžu. Ja kas iesakam pirkt visu tikai no ABC Service LV, gan printerus, gan kārtridžu uzpildi. Viņiem ir laba garantija, laba apkalpošana. Un ja jūs pie viņiem nopirkāt kārtridžu bez čipa un ieliekāt printerī, bet printeris nestrādā, jo jūsu printeris nemāk strādāt pilnīgi bez čipa. Tā māk tikai daži Canon printeri. Jūsu printerim iespējams vai nu ielikt jūsu veco tukšo čipu, vai arī jāpērk jauns čips atsevišķi. Tātad kādā veidā mēs varam paņemt jūsu veco čipu no vecā kārtridža. Tātad vienkārši atveram printeri, noņemam šo čipu, ļoti uzmanīgi skatāmies, kādā stāvoklī viņš stāv, nedrīkst viņu ielikt citā stāvoklī, sāk nestrādās, noņemam šo čipu ļoti uzmanīgi un ieliekam jaunajā kārtridžā. Ja jūsu printerim nav bloks pret uzpildīšanu, tad jūsu printeris strādās ar veco čipu, kā jau iepriekš stāstīju, viņš nerādīs procentus, nebūs ērtības, nerādīs cik izprintētas lapas, bet viņš printēs ar jūsu veco čipu un būs daudz lētāka jums printēšana. Ja jūsu printeris nestrādā pēc šādas procedūras, tad visticamākais, ka jūsu printerim ir jaunāka programmatūra un viņam ir bloks un tā nevarēs, un jums būs jāpērk kārtridžs ar jaunu, pilnu čipu. Retos gadījumos, kad printerim nav bloks pret uzpildi, jūs ieliekat savu veco tukšo čipu, bet printeris vienalga negrib printēt. Un varbūt tās problēma tāda, kad printera iestādījumos ir uzlikts, kad pie tukša čipa printeris apstājas. Un tieši šajā printera modelī un visos līdzīgos šāda tipa HP printeros, tas ir pavisam vienkārši pārbaudīt. Aizējam uz Setup, aizējam uz System Setup, tālāk aizējam uz Supply Settings, un tālāk katrai krāsai atsevišķi. Un šajā gadījumā mēs runājam par melno kārtridžu, tad aizējam uz Black Cartridge, un ir divas opcijas. Very Low Setting, ko printeris dara, kad kārtridžs beidzas. Tātad Very Low Setting, un šeit ir trīs opcijas: apstājas, brīdina, ka beidzas, vai vienkārši turpina darbu. Un mums ir redzams, ka te ir zvaigznīte uz continue, un tas continue nozīmē, ka turpināt darbu. Ja šī opcija šeit ir, turpināt darbu arī brīdī, kad čips ir tukšs, tad jūsu printeris var printēt tālāk ar jūsu veco tukšo čipu. Ja šīs opcijas nav, tad attiecīgi jūs šo funkciju nevarēsiet izdarīt, un jums būs jāpērk jauns čips. Un otra opcija, Low Threshold, tas nozīmē, kad printeris sāk uzskatīt, kad kārtridži ir maz, un šajā gadījumā ir tie 10%, ka printerim ir pēdējie 10%, printeris sāk uzskatīt, ka kārtridži beidzas, bet tā kā mums ir opcija turpināt printēt, tad viņam vienalga. Viņš turpinās printēt arī ar visiem paziņojumiem, ka beidzas kārtridžs. Tā tad ir vēl viena maza niansīte. Tā kā printeru ražotāji izlaiž ik pa laikam jaunu updateu, un ir cilvēki, kas regulāri updateo savus printerus, tad katram updateam ir jauns čips vajadzīgs. Līdz ar to sanāk tā, kad ir dažādas programmatūras versijas, jaunākas un vecākas, un tieši tāpat tās ir arī čipiem dažādas versijas, jaunāki un vecāki čipi. Un pašai jaunākai programmatūras versijai tad attiecīgi nepieciešams jaunākais čips, vecākai programmatūras versijai vajadzīgs vecāks čips, un tad sākās drusku putra.
principā, ja ņem vienmēr pašu jaunāko čipu, tad problēmas nav, jo viņi savietojumi ar visām vecajām versijām, bet tikko programmatūra updatetojas, tad paiet kāds laiciņš, kad tiek izlaisti jauni čipi uzpildēji. Un tajā laikā, kamēr tie čipi ražojās un vēl nav pieejami, sākās problēma, jo nevar uzpildīt. Vienkārši jāņem vērā, ka ir dažādas programmas versijas un dažādas čipa versijas. Tātad pie mums var nākt ne tikai ar printeriem, bet arī ar datoriem. Veicam datoru remontu, datora profilaksi, tīrīšanu, termopastas maiņu, instalējam programmas, pārdodam programmu licences. Principā veicam visus, kas nepieciešams ar datoriem. Datori, printeri, kārtridži. Tad ceru, ka visiem palika tagad viss skaidrs. Neaizmirstiet spiest like, share, subscribe, padalieties ar draugiem, paziņām, nākiet pie mums pildīties, iesakat mūs, un, ja kaut kas iztrūkst, kaut kas vēl nav skaidrs, rakstiet komentos, centīšos atbildēt un palīdzēt, vai arī nākiet pie mums uz konsultāciju. Varat ņemt līdzi savu pacientu printeri. Tātad noslēgumā. Ja jūs vēlaties pildīt savus printerus, ja jūs vēlaties lietot lētākus savietojumos kārtridžus, nekādā gadījumā neapdētojiet savus printerus. Vēlams pat nemaz neslēdziet klāt savus printerus pie interneta, lietojiet ar USB vadiņu. Protams, ka viņš var apdētoties arī no datora, jo dators pie interneta pieslēgts. Nekādā gadījumā nepiekrītat, ja viņš piedāvā apdētoties. Un lai jums laba printēšanās!